Visiem sveiki! Mans pirmais video. Tā būs pirmā daļa. Es domāju, ka es tomēr sadalīšu, lai mazākas tās minūtes būs, jo man liekas, ka būs grūti ielādēt. Lūk, tāpēc šodien būs šīs kostīmas ar biksēm, ar leginsiem vai legingiem, kā tur pareizi. Un mēs sāksim ar legingiem. Tā būs pirmā daļa. Runājot par audumiem. Jums ir ielikta audumiņa gabaliņi. Ja rodas jautājums, var citus izmantot? Var arī citus izmantot, bet visi audumi ir dažādi. Katram audumam ir savas rakstura īpašības. Ko līdz tu ņem citu audumu, tur jau nedaudz jāiemprovisē, kaut ko jāpamēģina, jāpastrādā ar lekāliem. Ja jūs ņemat, piemēram, šādu audumu, kurš nav staipīgs un kurš ir irstošs, mums jau ir jāspēlē ar lekāliem. Tad vajadzētu pielikt klāt 0,5, pārnest šos punktiņus, šeit arī pielikt klāt, jā, šeit arī snipīti izveidot, pielikt klāt un arī apakšņā pielikt klāt, jo ja apakšņa ir šī tik irstoša, jums taču gribētos apstrādāt, lai ir smuka apakšņa, un tad tu aizlūki un nošūni, tev ir smuka apakšņa. Jā. Tas viss ir svarīgi. Un, ja jūs ņemat tagad kaut kādu citu audumiņu pilnīgi, piemēram, paņemsiet šādu, kurš vispār ir nestaipīgs, tad iespējams, ka jums liksies, ka lekāla nav pareizi, jo jūs nevarat dabūt iekšā savu lelīti. Tāpēc es rekomendēju tomēr izmantot tos audumiņus, kurus esmu pielikusi. Un pēc tam jūs varēsiet izmantot tos audumus, kurus vēlaties, bet es jūs jau brīdināju, ja, kad tad ir jāpaspēlē, jāpažonglē ar to lekālu. Runājot par šo detaļu, šeit vispār, tad, ja jūs ņemat tādu audumiņu, kurš ir tik traki irstošs un viņš ir neelastīgs, tad vispār te vajadzētu divas detaļas griezt ārā. Mēs, kad jums otrā daļā griezīsim, būs tikai viena detaļa. Bet, ja, piemēram, ar irstošu strādām, tad griežam ārā divas. Šeit mēs nošujam visu cauri, šeit nošujam, izveram ārā, nogludinam. Tā ir sagatavota detaļa, ar kuru mēs turpinam strādāt. Bet tā jau ir cita situācija. Tāpēc šodien labāk izmantoju tos audumiņus, kuri ir, lai jums visiem sanāk tas pats, kas sanāk man. Tā, man viss ir izgriezt detaļas no papīra, esmu izgriezusi jostiņu un leginsu taļu. Jums arī ir jāizgriež no papīra. Es netērēšu laiku, jūs varat iepauzēt, izgriezt un atgriezties. Tā, ko mēs darām? Tagad mums ir jāņem tas audumiņš, kurš ir ilgs. Es atvainojos, meitenes, viņš ir tāds, zinat, ļoti patīk viņam visu puteklītu, visu vākt savu. Pēc tam mēs patīrīsim, es parasti pēc tam beigās patīru ar lipeklīti. Nu, tāds viņš ir. Tā, šim audumam ir viena puse vairāk staipīga, otra mazāk staipīga. Lūk, šī ir staipīga. Šādi redzat. Labi pastiepjas. Šādi arī stiepjas, bet ļoti maz minimāli. Mums vajag, lai stiepjās šādi. Jā, protams, ka šeit var izmantot gan tā, tas nebūs ļoti kritiski, bet šodien labāk izmantojot šādi. Lūk, šādā variantā. Vēl ir tāda interesanta nianse. Tā ir strīpiņa. Un ar strīpām, kvadrātiem, varbūt kaut kādas tur pukītes ir, varbūt kaut kādi rombiņi, no viss kaut kas, kad mēs izmantojam tādus audumus. No es parasti, izvērtējot situāciju, mēģinu tomēr trāpīt smukajā kaut kādā momentā. Ja tie ir rombi, tad es mēģinu skatīties, kā es izvietošu to lekālu, lai tie rombi smuki izskatās, nevis tā kā vienkārši mēs kaut kur pieliekam, piegriezam un griežam ārā. Jā, es parasti izvērtēju. Un šajā gadījumā arī ir interesanta situācija, kad vienkārši mēs varētu izdarīt tā. Salikt audumiņus kopā un vienkārši uzreiz izgriezt divas detaļas. Nu, principā mēs tā arī mēģināsim. Bet vispār kopumā, ja jums ir kaut kādas līnijas, strīpas, nu tādas kaut kādas geometriskas figūras, kad jūs saprotat, ka ja jūs šitā izdarīsiet, varbūt jums kaut kā šādi aizies, jā, un tas sanāks viena detaļa būs tāda, otra tāda, un pēc manas pieredzes tad izskatās tā drēba kaut kāda šķība, kaut gan viss ir pareizi, bet tas audums ir tā kā šķība izgriezt.
Ja jūs neesat pārliecināti, ka jūs smuki saliksiet šādu līniju pie līnijas, ja, nu šādi līnija pie līnijas, ja, kad mums sakrīt melnās ar melnām, sarkanās ar sarkanām, tad labāk atsevišķi griezt. Ja, tā kā mēs izgriežam vienu detaļu, pagriežam un izgriežam otru detaļu. Šodien mēģināsim izgriezt uzreiz divas detaļas kopā. Jums ir jāsaliek audumiņš, lūk tā, uz pusītēm, jānoloka, jā? Un jāsaliek, lai līnija ar līniju sakrīt. Lūk, man sakrīt. Vēl, zināt, ir tāda nianse, kad audumiņi dažreiz ir kaut kur vairāk iztaipīti, kaut kur mazāk iztaipīti. Tad arī vai nu jāpastrādā ar gludekli, nedaudz kaut kas jāpagludina, jā? Lai viņš tā kā pareizi izvelkas. Lūk. Šim audumam ir labā un kreisā puse. Nu, labā būs tā, kuru jūs izvēlēsieties kopumā. Nu, manuprāt, labā tomēr ir, tur tā kā strīpiņas ir, kreisā ir tā kā vairāk kā mīkstāka. Nu, skatieties, kādu pusi jūs gribat izmantot kā labo. Un, ko mēs daram? Mēs ņemam leginsu piegriezni. Man būs apakšiņa, šeit ir apakša. Man būs apakšiņa melna. Un jums ir baigi forši, ka jums ir tomēr strīpas, un jūs arī varat orientēties. Es gribu, lai man apakšiņa ir melna, tāpēc es pielieku piegriezni lūk šādā variantā. Izvietojam tā, lai mums pietiek no abām pusēm skaties, lai jums ir kaut kāda vietiņa vēl, jā? Lūk. Tagad ir nākamais jautājums. Kā dabūt no auduma to piegrieznīti? Jums ir ieliktas adatas, man ir lielākas, mums ir mazākas šādas divas. Mēs izmantosim viņas arī šodien, bet kopumā meitnes baigi forši ir izmantot ziepes gabaliņu. Jūs varat nopirkt ziepi, sagriezt gabaliņos, šādi ar ūdentiņu pastrādāt, un jums būs ziepes gabaliņš, ar kuru jūs turpināsiet strādāt visu pārējo un darīt. Tas ir ļoti forši un izdevīgi, jo tad mēs vienkārši paņemam, ziepa ļoti labi zīmē, redzat? Un kamēr jūs visu darīsiet, kamēr jūs izgludināsiet, kamēr jūs tur iztvaikosiet, varbūt, jā, es apšakstu nedaudz ar ūdentiņu, tā ziepīte vienkārši jau pazudīs un viņas nebūs. Ja? Tas ir forši. Vēl var strādāt ar krītu, bet nu, krītu var izšmulēt visu cauri, un pēc tam viņu ir sažģītāk, grūtāk dabūt ārā. Lūk, ko mēs daram? Nu, šeit varētu vienkārši ar ziepīti smuka visu apvilkt un viss. Ja ir apvilkts, tad pēc tam mēs izgriezīsim ārā. Es apvilkšu vienu pusi. Šeit nekas būtībā nav jāatzīmē, jums ir jāatcerās, ka jums apakšiņa ir melna. Ja jūs gribat sarkanu, taisiet sarkanu apakšiņu, ja? Nu, ko mēs daram, ja mēs izmantojam adatiņas? Kaut kā pašķībo meitenes. To es parādīšu ar kaut ko. Vienu adatiņu kaut kā šādi izvietojam diagonāli, otru kaut kā šādi. Mums ir jāpaķer gan papīra, tā piegriezne, gan audumiņš divās kārtās. Šādi. Jā, tā papīra piegriezne būs sabursīta. Nu, tas nekas traks, tas taču ir darba process. Un visas ir sabursītas piegrieznieces. Tas ir ok. Lūk. Lūk, šādi mums tas viss izskatās. Un tagad mēs varam griezt ārā. Bet, nu, teikšu, kā ir, visvienkāršāk ir strādāt ar ziepīti. Nu, vai krītu nopērkat, ja jūs negribat tur baigi ņemties, jo kamēr tur nodelinās to ziepes gabaliņu un sagriezīs, tur vēl jāsagriež kaut kā.
lai viss būtu ok. Es tagad noņemšu tās ādateņas, un es jums parādīšu, ir ar ziepi. Tad ir viss baigi vienkārši. Tev viss ir iezīmēts. Lūk. Un tu pēc par to līniju vienkārši griez ārā. Lūk, šeit var nedaudz vēl nogriezt. Man te ir bikiņi sarkanumi tādi palikuši no sarkanās līnijas. Te es nedaudz izkorigēšu. Jā, meitnes, nepateicu jums, ka ar šo audumu labāk strādāt kaut kur. Nu, redz, kas man te notiek. Viņš ir tāds, kad viņu griez, vajag tāds irstīgs. Lūk, mums ir izgrieztas divas detaļas. Divas vienādas detaļas. Tie, kuri nav paspējuši, uzliekat pauzīti, izgriežat un pēc tam atgriežaties pie manis. Kas mums tālāk ir jādara? Tālāk mums ir pirmais, ko mēs darām. Mums ir jānošuj priekšņa šeit. Jums ir uzrakstījis meitenes priekšņa. Mēs neko neiztiekam, divas detaļas ir kopā. Ja jūs uztraucaties, ka viņas kaut kur aizbēgs, varat vienkārši šādi izdarīt, arī ar ādatiņām. Un vismaz būs divas detaļiņas kopā. Man tas nav vajadzīgs. Es tagad tieši šūt. Es iziešu no kadra, jūs arī nošujat. Cik tālu mēs šujam? Kaut kur var 0,5, gandrīz 0,5 no maliņas, kaut kur es tur rādu. 0,5 no maliņas aptuveni, ja? No 0,3, 0,5 tā. Tad es parādīšu, kad es nošūšu. Es atvainojos viens par tām visām skaņām, bet nu kā ir. Man ir viens krēslis. Lūk. Es esmu sašos priekš. Nu, ja audums ir neirstošs, var vēl nedaudz smuki nogriezt, lai tur visi riktīgi pa smuko šiki. Nogriežam, lai viss ir smuki. Šādi. Un tie būs jau kaut kur, 3. Uj. Ok. Tālāk mums ir no autumiņa meitnes dažiem tur ir tāds maz kāpoņš ielikts. Mums ir jāizgriež jostiņa. Principā jūs varat vai nu sarkanu jostiņu veidot, vai nu melnu. Dažiem laikam tikai melnu sanāks, jo man tur jau kāpoņi aptrūkās. Lūk. Pieliekam arī šo gabaliņu un izgriežam. Te var vienkāršāk darboties. Te var paņemt lineālu
nomērīt, piemēram, cik tā jostiņa mums ir gara. Šeit būs 11 centimetri, jā, piemēram, un šajā gadījumā 2 centimetri platumā. Un jūs varat vienkārši, piemēram, pielikt tos 11 centimetrus un atzīmēt, un tas arī viss. Jā, šeit viss ir maksimāli vienkārši. Cik tā lieta būs, ja nav līnijas, tad jau jāmeklē kaut ko. Tā man būs. Laikam paņemšu sarkanu jostiņu. Jā. Es paņemšu sarkanu jostiņu. Lūk šeit. Es tā arī izdarīšu. Nu, var arī šādi izdarīt. Es baigi improvizēju, ka tas šo īstenībā tā teikt pēc garstāvokļa. Lūk, esmu atzīmējis. Lūk, man šeit būs. Lūk, jostiņa. Es atzīmēju, cik viņa būs garu un griežu ārā. Tā, lūk, man ir izgriezta jostiņa. Un tālāk, kas mums būs jādara, meitenes? Nu, te būs tāds sarežģīts moments. Es nezinu, vai jūs tiksiet galā. Tā ir smalka detaļa, ar kuru jāstrādā, viņa vēl velkas. Bet jums tā kā šo detaļu ir jāsadala uz pusītēm. Lūk, šādi. Un gar maliņu ir jānošuj. Jā, tā būs jostiņa. Dažreiz ir tā, bet tas nav šīs gadījums, kad ir jānošuj arī šeit šitās maliņas. Ja tas ir īsto šaurums, mēs šodien to nedarīsim. Tā, es nošušu un es atgriezīšos. Te ir jāizdara vienkārši tāda lieta, kas jums parādīšu. Lūk, šādi jāizdara. Kāpēc? Jo jums būs vienkāršāk vienkārši piešūt to jostiņu pēc tam. Var arī nogludināt, bet vienalga varbūt jums kaut kas kaut kur aizbēgs projām, tāpēc jums ir šāda josliņa jāizveido. Cik glīti tur būs, tas nav svarīgi, mēs griezīsim nost. Tālāk. Otrais solis. Lūk, mūsu leginsi no šutiem. Mums ir jāatver leginsus. Un šādi. Divas kājas mums ir. Un šeit mums ir augšiņa. Un pie šīs augšiņas mums ir jāpiešo jostiņa, lūk, šādi. Viņa ir nedaudz garāka man. Tas ir ok, mēs nogriezīsim. Bet, ja jums ir, piemēram, augums irstoši, tad jūs neko nogriezt nevarēsiet. Jums ir jāizmēra obligāti, cik jums ir sanācis šeit. Jā. Un pēc tiem, piemēram, ja tur ir sanākuši 11 centimetri, mums arī ir tā kā jostiņa 11 centimetri. Tad jums arī jāveido tāda jostiņa tieši. Lūk, ko mēs daram? Mums ir šādi jāpieliek jostiņa pie augšiņas. Un gar maliņu jānošuj. Nu, kaut kur 3-4 milimetri. No tā, cik ļoti jūs tālu no maliņas nošūsiet, būs atkarīgi, cik būs liela jostiņa. Lūk, šādi. Ja aizbaltās līnijas, mēs viņu griezīsim ārā. Tad es piespraudīšu un jums parādīšu.
kāds mazās paņems. Jūs arī varat piesprāst, lai jums ir vienkāršāk. Lūk, meitenes, man ir piešūta jostiņa, lūk, ar šo maliņu. Tagad mēs nogriežam visu lieko. Jostiņa mums ir garāka. Mēs paņemam šo vietiņu un nogriežam. Šo diegu var, kurš bija tā kā palīgtieks, ja, var vai nu vienkārši noņemt nost, vai nu nogriezt. Tas ir atkarīgs, vai jums tur ir ko griezt nost. Un nedaudz papucēsim. Un, ja mēs atveram, lūk, mums ir jostiņa izveidojusies. Ok, meitenes, nākamais punktiņš. Jostiņa mums ir gatava. Mums ir jāpiešuj līpeklītes. Jums ir komplektā līpeklīši. Līpeklītam ir viena puse tāda mīkstāka, otra cietāka. Nav svarīgi, kuru pusi, pie kuras jūs tur piešūsiet. Galvenais, lai abi līpeklīši būtu piešūti. Un viss būtu kā vajag. Tā, kur mēs šojam līpeklīšu klāt? Tā, lai jums redzams. Lūk, vienu mēs piešujam šeit. Pie augšņas, pie jostiņas, ja? Un otru meitenes mēs iešujam, tā ir labā puse, ne uz labo, kreisajā pusē, tā kā bikses iekšpusē. Jā, redzat? Šujam klāt.
Lūk, meitenes, man ir piešūts līpeklīts vienai pusē augšņai. Un redzat, šeit ir baltā līnija. Un tā ir kreisā puse. Lūk, šādi jums ir jāpiešuj. Jo, kad mēs vērsim ciet, mums sanāks šādi. Tā būs aizmugurīte. Tā ir priekš. Lūk. Tiem, kuri šuja ar roku, tas var būt visai sarežģīti, jo līpeklīši ir diezgan cieti. Tad jūs varētu, es domāju, ka paņemt, vismaz mēģināt un piešūt ar roku šeit vienkārši. Šeit un šeit. Tie, kuri šuja ar šujmašīnu, vienkārši nošujiet pa viducīti. Jā, ir speciāli jau leļu līpeklīši, kur, piemēram, tad ir tādas maliņas, un jūs piešujat tur, bet starp citu, man liekas, leļu līpeklīši nav tik labi eksploatācijā, cik cilvēka līpeklīši, ja? Tā, meitenes, mums tas ir gatavs, mums vajag bikiņi ātrāk, jo es redzu, ka jau gandrīz 30 minūtes. Tā, nu, gandrīz esam gandrīz klāt jau beigām, līdz beigām. Tagad mums ir jāsašuj aizmugurē. Saliekam atpakaļ detaļas šādi, tā kā bija sākumā, ja? Tad, kad līpeklīši ir iešūti, ir nošūti, mums ir jānošuj šeit līdz līpeklīšiem, lūdzu šeit, ja? Šādi. Šujam. Lūk, šādi meitenes sanāk, redzat, mums gan tur ir šuvis līdz līpeklītam, jo mums šeit jābūt tādam atvērumam, lai mēs varētu to visi dabūt augšā. Lūk, un pēdējais štriks. Tagad mums ir no šīs pozīcijas jāizdara šādi. Skaties šeit aizmugurīti, ja? Redzat, tās ir tās divas gājiņas mūsu. Tās būs bikses. Lūk, ir šī šuvīte pa vidu gan no aizmuguras, gan no priekšas. Lūk, šīs šuves mums ir jāsaliek pa vidu. Jāsaliek šīs šuvītes, redzat, lūk, šādi. Un jāsaliek kāju kopā. Tas man bija tās melnais ar melno kopā. Lūk, tā būs viena kājiņa. Lai jums būtu vienkāršāk, jūs atkal varat ar tām adatiņām, jā, visu nofiksēt šādi. Un tad šūt. Un jūs apvienosiet viducīti pa vidu. Viducīti pa vidu, es jau nezinu, ko es runāju, labi. Un arī otru kāju tāpat kā pirmo kāju. Jā, mēs apvienojam apakšiņu ar apakšiņu, tā būs otrā kāja. Un nošujam. Nošujam no šejienes līdz viducītim, no viducīša atkal līdz otras kājas beigām. Ar vienu šuvīti. Man greizsies.
Meitnes, ja jūs kaut ko nepaspējat, liekat pauzīti vienkārši un tad atgriežaties, jā, jo mums, es negribu ļoti garas video veidot, tad būs laikam grūtības ielādēt. Nu, es vēl nezinu, bet droši, ka jā. Lūk. Lūk, ir nošūts. Lūk, šādi tas viss izskatās, meitnes. Lūk, tās ir tās bikses. Šeit var arī bikiņu nogriezt, jā, esmu gandrīz no 5 paņēmusi. Var arī nedaudz, piemēram, nogriezt, sapucēt, bet atkal nekad to nedarat, ja jums ir baigi irstošs audums, kurš traki irst, un jūs atstāsiet 0,2, pat 0,3 būs pārāk mazs, sāks irt, un galu galā, kad jūs izvērsiet un eksploatēsiet, jo mērīsiet, laikosiet uz lēlītes, sanāks, ka vienkārši kaut kur radīsies caurumiņi. Nu, tā man arī bija skatījies. Tā. Lūk, esmu nogriezusi. Tagad mums ir jāpaņem, nezinu, bulavka, kā pareizi būs. Es izmantoju šo, lai izvērtu. Lūk. Kā mēs to daram? Mums ir tās bikšu apakšiņas, jā. Aizķeram, nu kaut kur 0,5, 0,7 aiz apakšiņas. Aizķeram. Neaizķera 2-3 mm, tas būs pārāk maz, var izrauties ārā. Aizveram, liekam iekšā un mēģinam tikt līdz augšai. Un atkārtojam arī, meitnes, ar otru pusīti. Atkal aizķeram, aizveram, iekšā un uz augšiņu. Dodamies. Lūk. Mūsu bikses ir gatavas, meitnes. Lūk tā. Lūk, tā ir aizmugurīte, kuru mums vairs ciet. Un tā ir priekšiņa. Tā. Cik mums tur palika, vēl var pastrādāt. Šobrīd es, ko izdarīšu, nedaudz piepucēšu un noņemšu to puteklīti nost, jo tas audumiņš, kā es teicu, ir tādu veidu. Riktīgi putekļu lupata. Tā. Un es uzlaikošu. Es nerādīšu jums neapģērbto lelīti, jo es baidos, ka man ir nopanos. Nu, es tā palasīju, nenolstu tos noteikumus. Tāpēc es vienkārši vilkšu aiz kadra. Ja vēl paņem diegus, tonītī vispār būs šiki. Es neņemu speciāli tos baltos diegus, kur ir nedaudz redzami tā šuvēji, bet kāpēc es ņemu, lai jūs redzētu tā šuvēs, kuras esmu izveidojis. Neko. Lūk, bikses ir gatavs. Lūk, šāda leggings mums ir sanākuši. Jā. Runājot par garumiņu, meitnes, man šī dāma ir nedaudz augstāka nekā, tā es to parādīšu, noslēpsim viņai augšņu, nekā šī, piemēram. Jā. Tāpēc parastajām lelītēm būs ok garumiņš. Tieši būs tieši. Šai manai dāmai, nu nedaudz tā kā vajadzētu garumiņu pielikt klāt. Lūk, meitnes, mūsu bikses ir gatavas, un mēs satiksimies nākamajā video, kur es jums rādīšu. Jā. Nu šeit arī, ja būtu viss smuki melns, tad šeit būtu viss, neko nevarētu redzēt, būtu arī smuka aizmugurīte, jā. Un varētu arī lipeklīta melnu likt, nu,
jums tā vienkārši pārtropa ar vienkāršām lietām, lai jums viss ir skaidrs. Lūk, tā ir pirmā daļa. Kostīmā mums vēl jāsašūj maiciņa. Esmu jau šūsa, lūk, viņa ir. Tas ir tas, ko mēs šūsim nākamajā daļā, jo es mēģināju, man tu bija slikts video, tā kā es vēlreiz pārfilmēšu. Ok, satiekamies nākamajā daļā.